Labdien! Kad jārunā par demogrāfiju, es kļūstu ļoti emocionāla, tādēļ es jau iepriekš atvainojos, es lasīšu no lapas, lai manas emocijas neiet par gaisu. Mana referāta tēma ir bērns kā dārga izvēle. Eiropas valstu statistikas dati pierāda, ka nav noturīgas korelācijas starp valstu labklājības līmeni un dzimstības rādītājiem. Šis ir tikai viens no argumentiem, kas apgāž Latvijas valdošās partijas un ilgadējās finanšu ministrijas grožu turētājs uzturēto mītu, ka bērnu dzimstībā pats svarīgākais ir celt kopējo labklājības līmeni valstī. Tā nav. Otrs no mītiem ir dzimumu vienlīdzība, kā panacēja individu iespējām maksimāli pašatražoties, tā skaitā atstātais sevis pēcnācējus. Pie dzimumu vienlīdzības es pakavēšos, lai apgāstu arī šo mītu. Pētniecībā dzimumu vienlīdzības teoriju zinātniski dēvē par dzimumu egalitārismu. Skandināvijas valstīs un arī pēckara Vācijā ļoti metodiski vairākas desmitgades sabiedrībā potēja dzimumu vienlīdzību vai dzimumu neutralitātes principus, kā augstāko sabiedriskās domas standartu, vienlīdzīga attieksme un individa vērtēšana, neidentificējot tā dzimumu un ar to dabas dotās atšķirības. Pat 2024. gada martā Rostokas Maksa Planka Demogrāfisko pētījumu institūta pētnieki, analizējot 15,000 fertilā vecuma vīriešu un sieviešu attieksmi pret dzimumu vienlīdzību 3 Skandināvijas valstīs, ir nonākuši pie secinājuma, ka dzimumu vienlīdzības apstākļiem nav pozitīva ietekme uz personu nodomiem radīt bērnus, un tā negarantē vēlamos dzimstības apjomus. Kas tad nogāja greizi? Dzimumu vienlīdzības pieeja radīja apstākļus, kad sievietes un vīrieši tika vērtēti neatkarīgi no individuālajām, tā skaitā dzimumu atšķirībām un kapacitātes, rupji nonivelējot katra dzimuma individuālās spējas un vajadzības. Tiekšanās pēc dzimuma vienlīdzības ir uzlikusi sievietei smagu nastu līdzināties vīrietim arī jomās, kur pati daba ir ieprogrammējusi vīrošu priekšrocības. Dzimumu vienlīdzības glorificēšana ir apzagusi sievieti, atturot viņu realizēties tur, kur sieviete ir unikāla, proti bērna radīšanā. Tātad arī tas ir mīts, ka dzimumu vienlīdzība, jeb dzimumu neitrāla attieksme sabiedrībā sniegs vēlamo individuālo drošību un stabilitāti, lai radītu bērnus un nodrošinātu valstī vēlamo tautas attaudzi. Bet dzimumu neitrālā pieeja nav tas pats, kas abu dzimumu līdztiesības nodrošināšana, proti dodot vienādas iespējas abiem dzimumiem īstenot savus mērķus, ņemot vērā dzimumu atšķirības, dažādās intereses, vajadzības un arī dabiskās dzimumu lomas. Kamēr vīriešu priekšstats par dzimumu līdztiesību lielākoties aprobežojas ar to, ka tas redz sievieti kā vienlīdz kompetentu kolēģi un līdzvērtīgu konkurentu profesionālajā sfērā, tikai retais no sirds atzīs un iestāsies par patiesi absolūti līdzīgu ieguldījumu mājsaimniecības pienākumu veikšanā vai bērnu aprūpē, nemaz nerunājot par zīdaiņu aprūpi. Šāds pretrunīgs dzimumu līdztiesības redzējums ir ne tikai konservatīvajās sabiedrībās un valstīs, bet joprojām arī 70% Skandināvijas vīriešu, kuriem kā pirmajā brīdī mums šķistu būtu jābūt feminisma kulta pāraudzinātiem. Skaidrs, ka ir pāri, kur abiem, gan vīrietim, gan sievietei, der absolūti vienāds mājsaimniecības un bērnu aprūpes pienākumu sadalījums, un ir arī pāri, kur abi labprātīgi vienojas par citu pienākumu sadalīšanas proporciju. Bet problēma ir tajā, ka to sieviešu, kas grib mājas soli uz pusēm dalīt, ir arvien vairāk nekā vīrieši, kas to ir gatavi akceptēt un kas tādam modelim ir audzināti. Vai vīriešu pāraudzināšana un bērnu aprūpes uzņemšanās garantēs vēlamo efektu, ka sievietes gribēs un atļausies laist pasaulē vairāk bērnu? Es nevaru garantēt, bet es liecos apgalvot, ka sievietes arvien rezervētāk uzņemsies mājsaimniecības un bērnu aprūpes pienākumus, jo tās arvien vairāk vēlēsies realizēties gan profesionālajā jomā, gan personiskajā izaugsmē, neupurējot šos mērķus par labu ģimenei un bērniem. Arvien vairāk jaunām sievietēm mātes loma vairs nebūs vienīgais vai svarīgākais dzīves mērķis.
Tātad līdzīgām iespējām realizēties ir jābūt, bet ņemot vērā arī šīs dzimuma atšķirības un lomas. Un te es nonāku līdz trešajam mītam. Un trešais mīts ir tāds, ka bērna dārdzības aprēķinu sastāda ar bērnu saistītās izmaksas. Nē, tas jau sen neatbilst jaunās paaudzes sieviešu priekšstatiem. Bērns ir dārga izvēle ne tikai tāpēc, ka tas prasa finanšu resursus tā audzināšanai, bet arī tādēļ, ka bērna piedzimšana liek atteikties no citām sievietēm mīļām un dārgām alternatīvām. Iespējām gūt pēc iespējas ātrāk augstus akadēmiskus sasniegumus vai profesionālus panākumus karjerā, pelnīt tikpat cik vīrietim, pašai atļauties hobijus, baudīt brīvības, vai maz var kompensēt bērna dēļ zaudēto. Lielākoties tikai ar vēlmi būt mātei un ar apzinātu mātes misiju. Lielākoties, bet arī nepilnībā kompensēt. Kā minimums mums būtu jātiecas kompensēt vismaz ar bērnu saistītās papildus izmaksas. Vai ir iespējams nodrošināt apstākļus, kad var radīt un audzināt bērnus, nezaudējot sievietei neko citu svarīgu? Tātad bērnu dārdzību veido arī zaudētās alternatīvas. Pirms ķeros klāt pie pēdējā 4. mīta apgāšanas, es rezumēšu par pirmajiem 3 mītiem. Tātad mana pārliecība ir, ka ja mēs gaidīsim uz Latvijas vispārējā labklājības līmeņa celšanos kā panacēju dzimstības problēmu veicināšanai un atrisināšanai, drīz vien mēs būsim spiesti izslēgt gaismu katrā 2. skolā un bērndārzā. Mana pārliecība ir, ka valsts dzimstības veicināšanas politika cietīs neveiksmi, kamēr tā nenodrošinās maksimālu elastību potenciālo vecāku, gan mātes, gan tēva arvien dažādāko vajadzību apmierināšanai. Valstī ir jāpalīdz realizēt katra vecāka individuālais redzējums par profesionālās, privātās un ģimenes dzīves ideālo balansu. Vairs nestrādās universāli atbalsta risinājumi. Un tagad 4. mīts. Pabalsti ģimenēm ar bērniem neietekmē dzimstību. Lai apgāstu šo mītu, kas visskaļāk izskan katreiz no valsts maka turētājiem, kad mēs uzstājam uz atbalsta palielinājumu ģimenēm ar bērniem, es minēšu 3 piemērus. Par vienu jau ieskicēja Hermaņkungs. Tātad pirmais piemērs – Latvijas 3. bērna politika, kas aizsākta 2011. gadā un tika nostiprināta 2013. gadā ar ieviesto goda ģimenes apliecību un tai piesaistīto atbalsta politiku, ir nesusi fantastiskus rezultātus dzimstības veicināšanā. Ja 2012. gadā tikai 17,5% jaundzimušo bija savām mamām 3., 4. un nākamie, tad 2022. gadā, 10 gadus vēlāk, tie bija jau 25,5%. Arī skaitliski ir pierādāmi panākumi 3. bērna atbalsta politikai. Ja 2012. gadā kā 3. un nākamie savām mamām piedzima 3462 mazuļi, tad 2022. gadā tie bija jau 4062 bērni, neskatoties uz kopējo jaundzimušo skaita samazināšanos par 20% šajā 10 gadu periodā. Otrais piemērs ir no Eiropas Savienības. 2023. gadā tika publicēts ļoti apjomīgs pētījums par dzimstības rādītāju izmaiņām pēc bērnu kopšanas pabalstu samazināšanas Vācijā. Pētījuma nosaukums angliski ir The Fertility Response to Cutting Child-Related Welfare Benefits. Pētījuma autori, Vācijas Nodarbinātības pētījuma institūta pētnieki Malte Sanders un Frederiks Viģinsks pierādīja, ka 2011. gadā Vācijā īstenotā finansiālā atbalsta samazināšana ģimenei periodā līdz bērna 1,5 gada vecumam, kas ģimenes ienākums šajā periodā samazināja par 18%, noveda pie dzimstības krituma par 7%. Turklāt reakcija uz atbalsta samazinājumu bija jau pēc 1 gada, un 10 gadu laikā tā arī neatjaunojās iepriekšējā līmenī. Pētnieki šajā pētījumā turklāt atzīst, ka īstermiņa atbalstam, par kādu uzskatām ir pabalsta bērnu dzīves pirmajā 1,5 gada laikā, viņiem ir vēl salīdzinoši maza ietekme uz dzimstību nekā ilgtermiņa atbalsta sistēmai bērna visā nepilngadības periodā. Trešais piemērs ir no ārpus Eiropas Savienības esošās Šveices.
2019. Gada Tampas universitātes pētniece Stefanija Milavonska veiktais pētījums par Labklājības citadeles Šveices sociālo pabalstu ietekmi uz lēmumu par vēl vienu bērnu ģimenē, kurā jau ir bērns, konstatē, ka 10% pabalsta palielinājums par 0,1% veicina pozitīvu lēmumu pieņemšanu par labu nākamajam bērnam ģimenē. Lielāki bērnu pabalsti stimulē, vai piesardzīgāk sakot, ļauj neatlikt un neatteikties vecākiem radīt vairāk bērnu, paralēli neietekmējot arī viņu nodarbinātību. Un blakus secinājums no šī pētījuma, kas īpaši ir vērtīgs Latvijas kontekstā, pabalstu ietekme ir lielāka uz lēmumu pieņemšanu par nākamo bērnu ģimenēm ar zemiem ienākumiem. Es paredzu jūsu vidū arī deguna raukšanu, jo negribam taču veicināt bērnu dzemdēšanu nabagiem. Labāk koncentrēsim valsts atbalsta politiku uz vidusšķirē piedrošām stabilo ienākumu ģimenēm. Bet kas tad ir mūsu vidusšķira? Es pieņemu, ka visi, tā skaitā Finanšu ministrija, apgalvos, ka tie ir tie, kas saņem vismaz vidējo algu valstī. Vai zinājāt, ka Latvijā 2 strādājoši vecāki, kas abi saņem vidējo algu valstī, 2023. gadā tā bija bruto 1537 eiro. Šie 2 vecāki, ja viņu apgādībā ir 4 bērni, automātiski kvalificējas maznodrošinātās mājsaimniecības statusam. Bet ģimene, kurā abi vecāki saņem mediāno algu valstī 1225 bruto eiro, kas šī mediānā alga daudz labāk raksturo tipisko atalgojumu Latvijā, maznodrošinātās mājsaimniecības statusam kvalificējas jau ar 3 bērniem. Vai esam nopietni izvērtējuši, kādi nopietni uz dzimstību ir apstākļi, kad salīdzinot mājsaimniecību ar 2 strādājošiem bez bērniem un mājsaimniecību ar 2 strādājošiem un 3 bērniem, identisku algu gadījumā 3 bērnu ģimenei ir tikai 337 eiro mēnesī papildus ienākumi šo 3 bērnu uzturēšanai, ko tā iegūst caur nodokļu atvieglojumu un ģimenes valsts pabalstu. Ir daudz argumentu, kas apgāž mītus, ko sludina mūsu valsts ģimenes atbalsta politikas neīstenotāji, tā es viņus nosauktu. Tā ir viņa, jūsu, arī mūsu izvēle dzirdēt, izvērtēt, pieņemt un rīkoties. Noslēdzot, iepriekšējās demos sesijas noslēgumā diskusijas dalībniekiem tika uzdots jautājums, kādās jomās konservatīvās politikas īstenotāji un konservatīvi domājoša sabiedrība pieļautu jautājumu risināšanu ārpus tirgus principiem un attaisnotu sociālismam raksturīgo kolektīvā labuma pārdali. Diskusijas dalībnieki minēja nācijas pastāvēšanai svarīgākos stūrakmeņus – valodas statusa stiprināšanu, nekomercializējumo kultūras vērtību sargāšanu, valsts drošības jautājumus. Izpalika demogrāfijas problēma risināšana. Bet tautas ataudze un pozitīva mūsu latviešu tautas demogrāfija ir mūsu nacionālās valsts ilgtspējas pamats, bez kura tos pārējos stūrakmeņus nemaz nav vērts likt. Līdz ar to secinu un reizē arī aicinu konservatīvi domājošai sabiedrībai, konservatīvās politikas īstenotājiem ir jāatbalsta labuma pārdale par labu tiem, kas gatavi laist bērnus pasaulē un tos audzināt, lai mūsu valstī un tautai ir turpinājums. Paldies!